Straujiem soļiem tuvojas skolēnu vasaras brīvlaiks. Lielākoties skolēniem tas saistās ar iespēju kārtīgi atpūsties, taču pastāv arī citas iespējas, kā pavadīt vasaras mēnešus, liederīgi izmantojot savu brīvo laiku, turklāt nopelnot par to arī naudiņu. Tā ir iespēja pastrādāt algotu darbu. Šādu priekšrocību piedāvā Sigultas novada pašvaldība, kurai vasaras darbu organizēšana un nodrošināšana skolēniem jau kļūst par tradīciju. 10. gadā no jauna nodarbinājām, 11. gadā, 12. gadā, un ar katru gadu šīs nodarbināto skolēnu skaits pieaug, un plānojam nodarbināt skolēnus arī šogad. Tā kā no 10. aprīļa varēs pieteikties uz vakancēm. Un pagājušajā gadā tie bija 254 skolēni, kuri strādāja dažādās darba vietās. Mums ir sadarbības līgumi ar 17 uzņēmējiem, un viņu skaits pieaug. Iespēja pieteikties darbam vasaras brīvlaikā ir visiem Sigultas novadā deklarētajiem skolēniem vecumā no 13 līdz 18 gadiem. Nodarbinātības pasākumos iesaistītie jaunieši strādās 2 nedēļas vai mēnesi 4 stundas dienā, kopumā 20 stundas nedēļā, saņemot atlīdzību atbilstoši valstī noteiktajai minimālajai darba algai. Jāteic, ka tieši procentāli tie mazie bērni ir pat aktīvāki un grib strādāt. Galvenais, lai viņiem būtu vēlme strādāt, jo ja kaut ko nemāk, tas nekas, to var iemācīties, bet vajag to gribēšanu. Iespēja pastrādāt kādā uzņēmumā jauniešiem sniedz pieredzi, izdevību izmēģināt savus spēkus konkrētā darba vidē, kā arī iespēja iepazīt dažādas profesijas, kas iespējams labāk palīdzēs saprast savu aicinājumu dzīvē. Vecāki no sākuma pieteica tam darbam, un es pats arī gribēju nopelnīt naudiņu, lai būtu kaut ko nopirkt priekš sevīm. Un es strādāju Elvī, tas bija Vita Markets vidusielā, un tur man bija jādara dažādi darbi, kā piemēram jāfasē visu kaut kādu cepumu un tādas lietas, un man bija jākrāmē plauktos visādas preces. Skolēnu nodarbinātība vasarā pozitīvi tiek vērtēta arī no uzņēmēja puses. Šis ir ļoti jauks projekts, to, ko pilsētas doma organizē, jo nodarbināt jauniešus un piedāvāt viņiem darba vietas. Par šo tematu mēs esam ļoti daudz runājuši, bet parasti vienmēr viss ir tikai uz uzņēmēju pleciem. Šī gadījumā pilsētas doma nāk pretī, apmaksā šo atalgojumu, līdz ar to mēs iesaistījāmies šajā projektā. Mēs ņemam katru vasaru vai 6 vai 12 bērnus, skatoties, vai viņi mēnesi strādā, vai viņi strādā pa pusmēnesim, un piedāvājam gan mēs darbus, tas, kas ir ar dārza darbiem. Mums ir liels dārzs pie Spāviesnīca ezeri, un tā ir ravēšana, tā ir dažādi palīgdarbi dārzniekam, drusciņa meitenes var palīdzēt istabenēm, jo mēs varam uzticēt tādu darbiņu, kurš neprasa dotā brīdī no viņiem tādu lielu atbildību, jo tomēr darbs ar klientiem tā ir mūsu atbildība, ka mums ir jābūt kvalitatīvam pakalpojumam, tāpēc vairāk tie ir palīgdarbi un ļoti jauki bērni. Un uzreiz ir redzams bērni, kuri kaut ko ir mājās darījuši. Skolēnu ieinteresētība un vēlme strādāt vasaras brīvlaikā arvien pieaug. Kopumā aizvadītajā vasarā Sigultas novadā tika nodarbināti 254 bērni, savukārt 2011. gadā 172 bērni.